Ej, prom! Man nepatīk cilvēki. Esmu tos redzējis internetā. Ej, prom, es jums durvis neatvēršu. Atveriet! Man jārēģos katru dūmus vakaru. Atveriet! Ko jūs tu dedzināt? Es uzbaltīšu durvis. Es neatvēršu. Man tomāti ir piedeguši. Ko tu vēl no manis gribi? Es negribu ar tevi runāt. Kur jūs bijāt, kad man aizlicināja sasakstot man to vajag? Es jūs teicu saptu, ejiet prom. Kāpēc tu zini, ka es nevaru atvērt durvis? Es visu pārbaudīšu un ar tiešām nekas nedēļu. Tad tu idiots esi. Nestrāv pie kaimiņu griezti. Vai tu zini, cik tas ir kaitinoši? Vienkārši atvērt durvis. Es visu pārbaudīšu un tad aiziešu. Man teikt, tiešām nevajag. Sēdīt esam tālāk un deviņos tomātu. Es tikai pārbaudu veci. Es pie tevi neko neskatīju. Viņš ir traks, viņš nekad neiet ārā. Viņš atkritumus iesmet vakarā naktī, kad mašīna pabrauc ar viņa balkona. Reiz viņš iemet atkritumus starp virsbūvi un kabīni un norāva visus vadus. Un tad mašīna veselu mēnesi nebrauca pie mums. Un tad mēs lūdzām komunālo pakalpojumu departamentu atjaunot maršrutu. Viņš tevi neatvērs. Tev jāpiekļūst pie viņa caur balkonu. Es ko neatvēršu? Šis ir mans privāti īpašums. Jums nav tā tiesības saskaņā ar satversmi. Esmu pie sevis mājās. Lūdzu, nevajājiet mani. Caur balkonu pie viņa, caur balkonu. To esi kraka. Kāpēc tu runā cilvēkiem caur durvīm? Es esmu normāla. Ausma, ko tu esi izdarījusi? Tu izsauci ugunsdzēsējus. Viņi zvanīja arī pagājušo nedēļu, kad es sautēju baklažānus. Vai jūs varētu uz 01? Nu, es zvanīju. Tātad jūs degat? Jā, degu. Veseli 2, cik otru jau deg? Jā, veseli 2. Ar zilu liesmu, vai ne? Jā, degu, un man nav ko elpot. Ar 40 grādu zilu liesmu. Jā, ar zilu liesmu. 40 grādu. Un sot par ilgcī saukumu. Huliganismu. Un es ar jums neatvēršu. Vēl viena tāda pati. Nu ir rajonī. Nu, un kā tad ar viņu? Andri, izlaid gaisu. Iedarbin mašīnu. Noformēsim, kā viltus izsauku. Lai paši tiek galā saviem tomātiem. Nu, ko, dabūji par saviem baklažāniem? Ko tev atkal no manis vajag? Kas tev šoreiz skauž? Dzīvot traucē. Es tev traucēju dzert. Nāk, te pie viņa tevis visādi naskavu, ko trokšņo. Kāda tev daļa? Es tev naudu par maz dodu. Par maz? Kāds sakars ar naudu? Trokšņo kārtī tā pa pretīgi klausīties. Tātad tomēr par maz. Vēl gribi? Nu, ko man dot tie 30% salīdzinot ar to, cik daudz atkritumu ir no taviem kurjeriem? Kurā vietā? Baklažāns piepūstais. Zots! Rūtu grupis. Dzīvo tagad kā gribi, kaut tavu kapos uz balkonu nosauktu. Nu, labāki par tavējiem jau būs. Nav ko uz manu balkonu kapos tev skatīties. Tev tur ne tikai kāpos, bet vispār nekas neaug. Visi, tu vairāk neko nedabūsi. Toties tu dabūsi. Ai, kā tu atrausies. Nobiedēja, tu vispār spēji. Tavs tarakānus es ātri izdzīšu. Sēdi un klusē. Pārskatīsimies, pārskatīsimies. Būtu kaut balkona logu atvēris, augiem gaisa vajadzīga. Pats kā vientuļnieks dzīvo, pie kā augi vainīgi. Man ir visas vajadzīgās sistēmas un lampas. Augiem ir gaisma vajadzīga un svaigs gaiss, nevis lampas. Tāpēc arī to tā smadzenes tā strādā, ka te dārzeņus ar sliktu karmu. Man viss ir kārtībā. Pašai tev tur nekas neaug. Es jau pa pabalūtu, ka pie tava balkona viss tur ir sasmacis. Pati tu esi sasmakus, nevis mans balkons. Beidz muldēt, ko cilvēki teiks. Ko tad cilvēki? Ja tu kaut reiz kādā iziet uz ielas, tad cilvēki brīnītos. Neko viņi nebrīnītos. Liec man mieru. Klausies, kad es runāju. Atsēdies no manis.
citādi tavs tomāts ar chloru aplieš. Redz, tu uz savu balkonu tos kartupeļus audzē un visas tavas Kolorādo vābogas liek man virsū. Jā, liek tev visu vērt tevi. Kaut Jā. kā uz tev paraugu. Jā, liek man virsū, regu uz maniem kartupeļiem jau ir. Man nav Kolorādo vapori. Vai taviem kartupeļiem ir? Nav. Ir, es jau redzēju, kur savējiem. Tad tās ir tavējās vaplotas. Es saviem pasūtīju speciāli ķīmiju. Ko? Ķīmiju? Kas tā par ķīmiju? No internetu veikala kā parasti. Nu pasūti man arī. Piesējās šito tev, to tev. Ja tu pati dzīvot nemāki, tad ļauj citiem. Vai tad tu māki dzīvot? Atmicis jau. Pati neko tu nevari. Kā tu pēdējo reizi uz veikalu pēc pārtiks gāji? Uz manējo viensēju liekēdi. Man ar skaitītāju viss ir kārtībā. Man pat tā nemaz nav. Tā nu noticēji. Atver, es pārbaudīšu. Citādi maksās elektrības patēriņa zaudējums par visu māju un pagājušā mēnesī bija vairāk 300 eiro. Varbūt tev tur ir pagrīdes fabrikā. Ko jūs man te gribat piešūt? Tādi tagad tie cilvēki, neviens negrib dzīvot godīgi. Es dzīvoju godīgi un durvis jums neatvēršu. Durvis tiks uzvalstas. Jums nav tā tiesība. Es policiju saušu. Es jau zvanu. Lauziet, lauziet! Man nav tiesību uzlaust. Vēl vaļā brīvprātīgi. Ir nu gan valsts. Neko nevar izdarīt. Esmu invalīds jau kopš bērnības. Gulošs. Durvis atvērt nevarēšu. Vai kāds to zina? Rēķināju norādīt atlaidi. Tiešām. 5. rindiņā no augšas.
no sociālā dienesta kāds nāk pie jums un cik bieži? Nē, neviens nenāk. Tā nevajadzētu būt. Pēc likuma sociālajiem jānāk. Vai radinieki jūs apmeklē? Viens es esmu. Viņš melo! Sieviete, jūs esat pie pilna prāta, ar tādām lietām nejoko. Un vispār, kas tā par modi sarunāties caur durvīm? Jūs arī esat invalīds. Viņa runā caur durvīm, jo viņa ir ko slēpt. Es jūs vietā viņai neticētu. Un es arī neatvēršu. Tā, vienam sociālo darbinieku, otram policiju. Savu pienākumu esmu izpildījusi. Uz redzēšanos! Es nekad nevarētu nogalināt cilvēku realitātei. Es to daru spēlēs, bet es to nekad nevarētu izdarīt īstajā dzīvē. Vai arī viņu atjaunot salmotē izārstē, ja viņš būs kāds rauns ar kaut ko salaužu. Vai mākslīgo elpināšanu. Pretīgi. Bet ko darīt, ja ievainots cilvēks nokrīt uz mani balkonu? Man viņš būs jāglāb. Es nevaru. Un kā lai es viņiem izsauc ātro palīdzību? Viņiem būs jāatver durvis. Bet durvis es neatvēršu. Un tad man uz balkonu gulēs mītis. Tad es viņu nogrūdīšu. Es nevaru viņam pieskarties. Nu kā es varu viņam pieskarties? Ja nu viņš joprojām ir dzīvs, un viņam nav nekāda redzama bojājuma, es varēšu pieskarties dzīvām cilvēkam. Pretīgi. Lai gan viņi ir tādi paši cilvēkais. Es tā domāju. Vai tad viņi nav tādi paši? Nē, viņi nav tādi paši. Viņi ēd to, ko es audzēju. Lai gan tās ir tās pašas sēklas, un viņi var tās iegādāties internetā. Tad viņi ir tā paši. Nē, viņi nav tādi paši. Viņi šķauda. Ja es sēžu tā apkārta loga, un es dzirdu, ka kāds ārā šķauda, tad pēc iespējas ilgāk nelpot, lai bakterijas nekoncentrētos, bet izkliedētos, un pēc iespējas ātrāk izkliedētos. Man nav svarīgi, ka es dzīvoju 4. stāvā. Es vienkārši nevaru nelpot, ka kāds ārā šķaudīs. Tas arī viss. Es ar spirtu noslauku pat spirtuburgas, ko man atnes kurieti. Man ir primārās apstrādes telpa. Tā ir vismazāk sanitārā vieta. Šeit nonāk visu, ko man atnes kurieti. Kad kāds kurietis atnes man pats, es to vispirms apstrādāju, tad nolieku istabā, lai izvēdinās, tad vēlreiz apstrādāju, un tad var liekt. Ir baisēm kādreiz ienes mikrobus un es saslimstu. Lai gan tādām reizēm man ir saglabāta internetu vietne, kur var kaut ko iegādāties arī bez ārsta receptes. Bet pakļaut sev briesmām. Tāpēc man viss ir jāapstrādā. Viss ir jāapstrādā. Es laikam iztērēju daudz vairāk naudas spirtā un citos mazgāšanas līdzekļos, nekā es būtu iztērējis medikamentos, es saslimtu.
šeit nekad neesmu redzējis bērnus. Kāds vēl notiek regulāri. Visi dodas uz laukumu pusi. Es zinu, kur atrodas šis laukums. Mēs tur kādreiz ar mammu staigājām. Mammu. Bērnus neesmu redzējis. Esmu redzējis. Un vairs arī neesmu redzējis. Un arī negribu redzēt. Pretīgās vagolas! Atskrēņas sakot manis sterilos augļus. Vispirms ar savām antisanitārajām mutēm kaut pēduši, un pēc tam ar tām pašām mutēm ēduši manus augļus. Iespējams pat viņas dārzeņus ēduši. Tā, tagad tikai spīt jaunas man. Es neiešu ar tevi strīdēties. Es negribu tev atbildēt. Es vispār negribu runāt ar tevi. Es vispār neko negribu darīt kopā ar tevi. Es salauzu kāju. Es to dzirdu katru dienu. Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi nenormāls. Tad es joprojām turpinu kontaktēties ar tevi. Bet es ar tevi ne. Jā, vai nu tu atbildi man, vai arī es tev atbildu. Es aplēju. Man vienalga. Es eju prom. Es salauzu kāju. Jūs sliktāk tev. Tu būs jāizsauc ārsti. Es pati esmu vainīga. Tev būs jāatver durvis. Es vienmēr liku tu ķeplīti. Tev būs beidzot jāsakārto savus dzīvokļus. Man ir normāls dzīvoklis. Tev būs jāatgriežas pie savas iepriekšējās dzīves un jābeidz sēdēt manas kapu. Nevilk no tevis naudu. Atzini! Es salauzu kāju savas muļķības pēc. Atzinies vēlreiz! Un man tagad tas būs jādara. Būs jāatver durvis. Tad es no šūtens laistīšu tavus tomātus. Viktor, nopēc, lūdzu, man zāles. Izārstē man. Es apliešu tavus tomātus. Neviens mani nemīl. Nav neviena, kas mani mīlētu. Es salauzu kāju. Vai gūžu, kas ir vēl ļaunāk. Un tad mani vedīs uz slimnīcu. Nē. Es nezvanīšu ātrajai palīdzībai. Es pati sevi sodīju un pati sevi arī izārstēšu. Un turpmāk būšu gudrāka un piesardzīgāka. Viņš man nepirks zāles. Es pati sevi izārstēšu. Ar streptocīnu noglīti. Jā. Gribi teikt, ka es pati esmu vainīga? Nu tad tā arī saki. Es arī caur sāpēm varu saprast. Esmu pietiekami attapīga. Viktor, piedod man. Piedod. Es izsaucu tev ugunsdzēsējus un ziņoju par elektrības skaitītājiem. Viktor, lūdzu, piedod man. Ko es daru, muļķe tāda? Salauzusi kāju, tagad ļaujies nožēlēt, tici visam. Viss saņemies, tagad jāpārsien kāja, jāapstrādā un jāiedzer oglīti. Viss būs labi. Tā, un tagad no ārpuses. Tā. Sāp kāju nejūtu. Tas ir normāli. Es neiešu. Es nevienam neviešu vaļā. Tā. Jā, kāja ir labi.
aiziet ārā. Bet ja nu viņi mani nesaprot, ja nu viņi runā citā valodā, nē. Es taču viņus katru dienu redzu pa logu, staigāju un runāju ar viņiem pa telefonu. Cilvēki kā cilvēki, parastie. Bet varbūt, ka tas nozīmē, ka es esmu nenormāla. Nē, es esmu normālāka kā viņi. 2 rokas, 2 kājas. Bet tad es ņemšu un piezvanīšu ātrai palīdzībai. Lai glāb mani. Ja jau es esmu tāda pati kā viņi, un durvis es atstāšu vaļā, lai viņi tiek iekšā. Es apēju 73 savies kartupeļu gabalītes, bet pirms tikšanas saviestos tieši 74 gabalos. Lai kā notiek sakošās viņas reizes, es nekad neesmu kļūdījies, man viņš vienmēr saka, kur vajag palikt tas kartupeļu gabalītes. Tas man viss sabojā. Uz grīdas es arī neko neesmu nolikt. Taču varbūt kāds ir bijis manā dzīvoklī. Un šo kartupeļu gabalīti nošķis. Un garām aizpūsa porā, pa kurā aiziet augsni. Dega 38 sekundes, nevis 42. Pēles aiznes kartupeļu gabalu. Tad kā arī aizbēga, pēles palika. Kaķi tam man nav. Varbūt to priekš sūd? Es jūs neaicināju. Tā tam arī jābūt. Es jau saprotu, ka jums ir grūti, un jūs nevēlaties, lai jūs redz kādu šādā stāvoklī. Bet tas tiek viss darīts jūsu labā. Man klājas ļoti labi. Nu, pēc dokumentiem jūsu vārds ir Viktors?
Jā, Viktors. Viktor, jums ir jāsaprot, ka jums jāatver savas sirds cilvēkiem. Durvis es jums neatvēršu. Nu, labi. Parunāsim starpdurvīm. Vai jums ir tāds krēsls? Kas tas par apkārtni? Varat atslēgt kaut man ūdens padegt. Es par jums sūdzēšos. Par to, ka es jums vēlos palīdzēt? Par mājokļa neaizskaramības pārkāpšanu. Par to, ka es jūs nelaidu vai netomēr? Tā neviens nesaka. Jūs nepareiz izmantojat šo jēdzienu. Nu, būtība jau nemainās. Tā ir šantāža. Kurā vietā? Jūs man liekat stāvēt šeit un runāt ar jums. Es jums tur nelieku stāvēt. Jūs jebkurā brīdī varat aiziet tik tālu, ka mani vairs nedzirdat. Un jūs tur tā arī stāvēsiet? Nu, atveriet durvis un apskatieties, vai es šeit stāvu vai ne? Stāvēt cik ilgi vien vēlaties. Es par jums neliekos nezinis. Jūs tur stāvat? Es stāvu. Nu, un kāpēc jūs neprasat, kā mani sauc? Vai tad jūs nemaz tas neinteresē? Nāciet rīt. Marina? Nāciet rīt, Marina. Labi. Rīt šajā laikā es stāvēšu šeit. Labi, rīt šajā laikā es stāvēšu šeit. Es visu esmu pārdomājis. Kas jums ir vajadzīgs, lai jūs man liktu mierā? Protams, vajadzēja vēl pamēģināt tikai spogu priekšā. Un ja jūs domājat, ka es jūs ielaidīšu, tad jūs maldaties. Protams, es biju tāpat pulksteni uzliku. Es ienīstu pulksteņus. Manā dzīvoklī nekad nav bijis pulksteņi, bet tagad man tāds ir. Marina, mēs abi esam pieauguši cilvēki. Un kā jau pieauguši cilvēki, risināsim savas problēmas paši, nevis radīsim tās citiem. Jā, tieši tā, Marina. Jā. Es zinu, ka jūs tur esat. Pirmkārt, ja jūs to zināt, būtu iebāzis no šīs puses, jums viss būtu izdevies. Nu, bet novest tos pie zemes, nu ir muļķīgi. Un
un labāk vispār neko nebūtu rakstījis. Kas tas par attaisnojumu? Man šeit nav aizgājis veikalu. Jūs būtu atgriezies par to pašu vietu, pa kuru aizgājāt. Es jums šeit būtu gaidījusi. Nekāda problēma. Un otrkārt, jūsu sirds pūks tik skaļi, ka to jau es dzirdēju pirmajā stāvā. Kāpēc jūs uzvedaties kā mazs bērns? Jūs kavējat? Es esmu noguris un man ir vajadzīgs krēsls. Es jums neko neesmu apsolījis un neko neesmu parādā. Bet vai te jums tik grūti ir iedot man krēslu? Vai tad jums nav savs? Ceļš tāpēc, ka jūs jau šodien atvērāt durvis. Mēs varētu spēlēt spēli, kurš kuru pārsēdēs. Tad jau mēs sākotnēji esam nevienlīdzīgā situācijā. Tās ir jūsu problēmas. Ne jau es jums uzmācos. Man vienalga, es vispār tulīt var aiziet. Neaiziesiet visi. Jums tas ir vajadzīgs. Ļoti jūs man esat vajadzīgs. Ceļš tāpēc, ka man jāstāv šai augstajā kāpņu telpā. Starp citu jūsu mājā vispār nav nekādas apkures. Saprotu. Bet vai tad tas nav jūsu dienesta darbs? Pie mums neviens ne par ko neatbild. Jā. Tad jau varbūt arī aizies. Tad es būšu līdzīgi viņiem. Un kā viņiem? Jā. Un ar ko tad jūs no viņiem atšķiraties? Man ir sirdsapziņa. Neatlaidība. Atbildības sajūta. Bailes tik atlaist. Bet kāpēc jūs man iebilstat? Es? Jūs? Jūs? Vai vēlaties krēslu? Diez vai tas mani paglābs no augstuma. Saprotu. Vai jūs esat skaista? Ko? Piedodiet. Ko? Ziniet, ja jūs aizsiesiet acis, tad es jūs ielaidīšu. Tikai, lai viss būtu pa godīgo. Vai tas ir nepieciešams? Nē, bet tad es eju. Vai es varu mazliet padomāt? Padomāt. Padomāju. Jā, labi. Tad es eju. Bet tikai es pats sev aizsiešu acis. Acis? Nē. Atkāpieties 2 soļus un pagriezieties ar muguru pret durvīm. Vai jums ir ar ko aiziet acis? Jā. Jūs esat pārliecināti? Bet vai tad jūs man neticat? Kāpēc? Ticu. Vai nav par ciešu? Mazliet bailīgi. Tagad jums pagriezieties un speriet 2 soļus uz priekšu. Man ir bail. Skaisti. Ko? Nāciet tiešām prātīgi, te ir stenderis. Man liekas, ka man ir aizsietas ausis, nevis acis. Es nekā nedzirdu. Nāciet tālāk, šeit nav krēslu. Jūs dzerat? Šitos pēc alkohola? Nē, tas ir biznesam. Ievilināt cilvēkus, aiziet viņiem acis, nogalināt, ielikt spirtā? Un saliks viņu burkāt. Es pats no tevis baiļot. Tikai sanāsim, ka acis jums neatlaisīs. Labi, bet ko tad mēs darīsim? Mēs varam klausīties klavesīnu. Labi, jums ir klausīts? Jā, man ir diskos, un man daudz kas ir. Ja godīgi, es šodien pēc darba nekā neesmu ēdus. Ok. Jā. Iesim uz virtuvi. Bet varbūt man jādomā virsnē. Nē, nav nepieciešams. Labi, kā teiks.
tu sēdēji šeit. Šeit nav augsti. Jums noteikti ir kasts. Jā, mazliet ir. Piecelieties. Es palīdzēšu novilkt, lai netīšām neaizskatu pārstāvēt. Jā, labi. Es domāju, ko jūs man te dodat? Es domāju, ka jums tā būs ērtāk. Jums pa labi ir vēl viens krēsls, varat to nolikt tur. Man liekas, ka jūs uz mani pārāk cieši skatāties. Jā, atvainojiet. Es vienkārši nekad pareizāk sakot jau sen neesmu redzējis cilvēku tūmā. Bet vai tad nebija nepieciešama sarunāties ar cilvēkiem? Vienkārši nebija vajadzības. Man tā ir ērtāk. Nu, bet vai tad ir tik slikti? Nu, es jums acis neatraisīju. Nu, kā būtu, ja es vienkārši noņemtu pārsēju? Nu, man ir pietiekoši daudz spirta, un es varu pasūtīt arī lielāku murku. Nu, beidziet, jūs to nevarētu. Ko? Dzīvot neizējot no dzīvokļa varu, bet cilvēku nogalināt nevar. Iecirsi teju. Ak, jā. Visas pasaules klusums un koncentrēšanās tagad ir manā virtuvē. Kad es esmu viens mājās, tad tāda sajūta man nav. Vai jūs gribētu, lai es jums kaut ko pastāstu? Nu, droši vien. Tas ir interesanti. Nu, kamēr jūs gatavojat ēst, es jau labprāt jums palīdzētu, bet ar aizsliekam acīm. Kas tur grūts? Es varu pārvietoties pa dzīvokli ar aizvērtām acīm. Vai es varu jums uzdot jautājumu? Kāpēc es nekad neizēju no dzīvokļa? Nē. Nē? Neinteresanti? Nē, nu, kāpēc interesanti? Bet ja jūs gribēsiet, jūs to man pats pastāstīsiet. Es jau nenākšu šeit jūs spīdzināt. Kādēļ tad atnāca? Lai pateiktu, Runā. nu es slēdzu tavu lietu un neviens vairs pie tevis nenāks. Jā. Nu jā, es rakstīju, ka ar tevi viss ir kārtībā. Nu ko? Neviens nekad vairs nenāks. Nu, protams, ja tu pats to negribēsi. Ja man viss kārtībā, kādēļ te tu atnāci? Nu, lai tev to pateiktu. Pateiktu, ka es esmu normāls? Tu jau neesi normāls. Jā, bet uzrakstīji, ka ar man viss ir Nu, kārtībā. es nezinu, kāpēc es tā izdarīju. Tu gribēji uzdot jautājumu? Jā. Nu, Nu, kur tu ņem pārtiku un citas lietas, ja nekad neizēj no mājas? internet. Bez maksas. Nu, netad. Teic. Nu, ko ar to pietiek? Nu, kā redzi, varu reizi 10 gados kādam uztaisīt tēju. Beidz. Tas ir smieklīgi. Tātad, lieta ir slēgta. Jā. Iesim uz istabu. Labi. Te būs cukurs. Marīna, piedod man. Viktor, kur jūs esat? Kur jūs esat?
kur mēs esam? Vai mēs tagad esam istabā? Nu, šeit ir tā atbalsts kā alā. Es jau drūs teicu, man tas jūsu dzīvoklis liekas kilometriem garš. Nē, virtuvē tomēr bija siltāk. Es jums pateikšu, kur jums doties. Viņi atbrauks un sataisīs jums normālu apkuri. Tu to vēlies? Nu, tavos radatoros droši aizsprostojums, santehniķi atbrauks un visu sataisīs. Tu nebaidīsies, ielaidīs viņus iekšā. Viktor, kāpēc tu klusē? Vai tu atkal uz mani tā cieši skaties? Man ir tāda neomulīga sajūta. Nu, vai es varu ņemt nost pārsēju? Viktor, nu kāpēc tu klusē? Vai ar tevi kaut kas notika? Uz skaitli 3 es ņēmu nost pārsēju. Es tevi brīdināju. 1, 2, 3. Viktor, tu atkal noslēdzies sevī. Tu esi ļēvulis. Ja tu tur nomirsi, tad nomirsi viens pats. Kaut nemūžāk tevi neviens nemīlētu. Viktor! Viktor! Es dzēšu liekas jūtas, sociālai tīkli muzejs, kur emocijas ir lūži. Šeit nav sejas tikai viki, tīri dati, pliks profils. Es komunicēju rindās, ko raksta algoritmus un stils. Es zinu visu, bet nejūtu neko, un tas ir perfekti. Tā ir brīvība noliekā, nav pieskāriena, nav vilšanās, nav smieklu, kas var sāpēt tikai nulles. Vieni miek, ko varu pārvaldīt un skaitīt. Mans dzīvoklis ir kaut kur kļūda nav un nevar būt. Ārpasauli ir vīrus, ko man jāizolē un jāsaprot. Es aizvaru tur viss ciet un palaižu antivīrus. Šeit esmu administrators, šeit esmu dievs un radītājs. Viss, kas nav definēts, viss, kas nav sistēmā veiks. Šis ir mans digitālais rituāls, mans drošais klusais prieks. Bet reizēm sistēma uzskars uz mirkli mazumīgi. Kāds pikselis nomirst, un es redzu cauri svaigst. Kāds aizmirst savs no bērnības smaržu pēc lietus vasarā. Tas ir kliņšs sistēmas kļūda, kas jāizlabo ātrāk. Nestartē, pārstartēt, atgriezties pie protokola, aizmirst par analogiem datiem, kas ir tikai nekārtība. 1, 2, 3, 4. Kārtība, 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 klusums, kārtība, klusums, drošība, rožu, perfekta pasaule. Es nolēmu nekad vairs neuzvilkt šo pulksteni, lai tas vienmēr stāv uz vietas. Kad tas apstājās, es sākumā padomāju, ka visa pasaule ir apstājusies, bet tad es sapratu, ka tas ir tikai pulkstenis, kas apstājies. Es sapratu, kāpēc cilvēks sāk ticēt Dievam. Kad viņam beidzas enerģija, lai kaut ko darītu, viņi meklē kaut ko,
ar ko aizpildīt atbrīvotās telpas un atbrīvotās domas. Man jāatrod sev kādu nodarbošanās, pretējā gadījumā es sākšu ticēt Dievu. Es katru dienu taisu svētdien pēc kāds jauns recepts. Izrādās ir ļoti daudz recepšu ar rozā pipariem. Diemžēl šajā valstī tie nav pieejami. Interesanti. Ja es zinātu, ka pilsētas tirgū pārdod rozā piparus, es varētu iziet ārā. Rozā pipari dēļ ārā. Izklausās skaisti. Arī skaistuma dēļ var iziet ārā. Ir laiks gulēt, bet cilvēku uz ielas vēl trūkšņo. Viņi ir tikko veikuši savu darbu dienu. Tik dīvaini. Šajā valstī pat laiks ir nepareizi. Bet neatbilstoši cilvēku bioloģiskajām pulksteņiem. Kā šīs valsts pilsonis, es nekad neesmu bijis vēlēt vai piedalījies tautas skaitīšanā, lai gan varētu progresu atļaut. Un intereses labāk. Es pat lasu dažādu partiju programmas. Reizēm tur ir interesants idejas, bet tās visas ir tik tālu no parastiem cilvēkiem. Pirmkārt, es tuvinātu valsts laiku, bioloģiskajam laikam. Es teiktu, lai tu mostos tādu, kad maz ķermenis to vēlas. Tas arī viss. Un man nemaz nav garlaicīgi ar sevi. Un tagad noderētu rozā piparu un būtu harmonijā. Ar naudu, kas ir manā kontā, es varētu nopirkt māju valstī, kur aug šī paprika. Bet tas viss ir saistīts ar pārcelšanos, un neviens nevar garantēt, ka man tur ļaus normāli dzīvot. Un Latvijā neviena, nerūp neviens. Nu, izņemot dažus atsevišķus fanātikus, bet viņi paši nesaprot, kāpēc viņam tas vajadzīgs. Un es zinu, ka nevienam nerūp neviens. Man nerūp neviens no viņiem. Es jūtos kā novērotājs. It īpaši, ja zem maniem logiem tiek izdarīt krimināli pārkāpumi. Liekas, mierā no to darīšanu. Ja vēl man būtu rozā pipari, tas man padarītu pilnīgi laimīgu. Dažkārt es pamostos un ir kluss. Visi kaimiņi devušies darbos. Neviens ar neko nevar man pārsteigt. Viens un tas pats. Un es daru tās pašas darbības, ko es darīju vakar. Es piedzīvoju tās pašas emocijas, ko es piedzīvoju iepriekš. Un cilvēku uz ielas. Viens tas pats. Viss ir vecs. Kā vecā reklāmā. Ja neredz atšķirību, kāpēc maksāt vairāk? Kāpēc censties iziet no dzīvokļa? Kāpēc mēģināt apceļot pasauli? Cilvēki visur vienāk mainās tikai aina. Bet to es varu apskatīties internetā. Ja es vēlos vīziju par savu klātbūtni kādā no pasaules vietām, es dodos tiešsaistē. Atrodu video, uzstādu projektoru, sēžu krēslā, dzeru sulu, skatos. Esmu paēdis siltumā. Kad es turēju Marinas roku, no manas rokas plūda okeāna un mazgāja viņas roku. Viņas rokas slīka manējā. Meita, tas bija skaisti tikai manā iztēlē. Patiesībā es biju sarūtināts, man rokas ir saspījušas.
Latvijas pirmo partiju. Tu vari iedomāties, Viktor. Vecas vecmāmiņas lielās savā starpā, kurai vairāk suņiem. Un kurai visnelaimīgākā. Kad viņi sāka runāt par savām kaitēm, man viņa sākās vemšanas refleks. Visu dienu, ļar, pretīgi klausīties. Un iedomāties, Viktor, tā, kurai visnelaimīgākā, tad žēlo visa palāta. Oi, Viktor, vai tu tur esi? Vai tu mani dzirdi? Tu laistīji man uz stāvus? Laistīju. Jā, tas ir labi. Klausies, Viktor, man šodien bija tāds jocīgs sapnis, ka mani vedīs uz kaut kādu ideālo pasauli, nu gandrīz uz paradīzi. Bet ir viens uzturēšanās nosacījums, ka jāstaigā bez biksēm ar plikiem dibeniem. Un tā es parakstu līgumu un dodos uz šo pasauli. Ap mani ir arī citi cilvēki, arī ar plikiem dibeniem. Viņi stāv, kaunās. Un tad atveras vārti, lielas dzelzs durvis. Un mēs visi ieejam šajā pasaulē. Bet tur, Viktor, iedomājies, visi staigā ar biksēm kājās. Tur nemaz nav paradīze. Cilvēki paši visu sabojājuši ar savām biksēm. Un visi tie, ar kuriem es iegāju, lēnām sāk vilkt kājās bikses. Es biju apmulsusi. Es pastāvēju, paskatījos un arī uzvilku bikses. Un devos iepazīt šo pasauli. Es pati ar savām rokām atņēmu sev paradīzi. Un tev, Viktor, nav man ko pastāstīt? Tev nebūs interesanti. Tu nav nekā par plikiem dibeniem. Viktor, tu esi muļķis. Tu nekad neej ārā, tāpēc arī esi tāds muļķis. Nu ļoti neloģisks secinājums. Ej, iesprieties! Tu gan esi aprobežot, cik labi bija bez tevis. Runā, ka pie tevis viesojās sievietes, vai tā ir taisnība? Muļķības. Nu, Viktor, mēs taču neesam sveši cilvēki. Tu vārds Staņkas. Nu, kādas Staņkas? Šonedēļ tu esi novecojis vairāk morāli nekā fiziski. Kādas muļķības tu runā? Tu sāc sadalīties. Tava dvēsele sāk. Viktor, tā runāt nedrīkst! Tu vārds Staņkas! Tātad man samalojuši. Mana viena māsa teica, ka viņas kolēģi apciemojusi vīrieti, kurš nekad neiet ārā un mēģinājusi viņu izārstēt. Tu domā, man interesēs ziņas par kaut kādu vīrieti, ko viņi mēģinājuši izārstēt. Nu, pēc atpraksta viņš līdzinās tev. Kā tad viņi tev raksturoja? Kā? Nu, tā, es vairs neatceros, bet visas domas uzreiz pievērsās tev pēc viņu apraksta. Slaids, tumšiem matiem, garš auguma. Tiklīdz cilvēks iziet ārā, viņš kļūst neadekvāts. Viņš sāk runāt muļķības. Viņš sāk izspiegot citus. Jā, es tev piekrītu, es arī tā ātrāk darīju. Kā tu man esi apnikus, tikko tu parādies, kā tu uzbāzies. Nu kā lai es tiek no tevis vaļā? Tu vari pati sevi vismaz vienu dienu izklaidēt, kamēr esi šeit. Salauz vēl kādu kāju. Varbūt, ja pa ielām nestaigā tā cilvēku kā tu, es varētu dzīvot normālu dzīvi, bet ne, uzbāžus. Parazīti. Kāpēc manas dzīves jēgtadē kļūst par velnu to pavadīt pēc iespējas tālākiem cilvēkiem? Vai jūs dzīvē nenotiek nekas interesants, ka jums jālēm svešās dzīvēs? Viktor, tu esi ķēns! Kas tev deva tiesības tagad man apvainot? Tu man esi līdz kaklam! Dažkārt man liekas, man dzīvoklī visapkārt ir kameras. Un tu skaties. Kāpēc tu nevari uztaisīt sev kafiju nekomentējot? Mani tas neinteresē! Kāpēc tu man katru rītu jautā, Viktor, kā tu gulēji? Tikpat man varēja pajautāt, vai es tīrīju sokas. Kāpēc tu katru vakaru ejot gulēt kliedz? Labu nakti, Viktor! Man no tevis ir slikti! Man ir apnicis staigāt pa savu dzīvokli uz pirksgaliem, izvairoties no tavām frāzēm, kas komentē manas kustības. Vienkārši sēdi tur un esi klusa! Lūdzu! Bet tu taču esi tas, kas sāk ar mani runāt. Tu domā, ka man interesē tava dzīve? Tu nostauties man tādu par tevi! Tas ir lieliski! Tu man nozagi 11 gadus no manas dzīves. Tu man nopirki visu, ko es
Es nekad neesmu tev lietas iziet no dzīvokļa. Tas bija tavs vienpersonisks lēmums. Un vispār, tu ne uz ko neesi spējīgs, ja tev pārgriezt interneta vaļas, tu nomirtu badā. Muļķe, man ir 5G. Muļķe, lūk, kas tu esi. Tu vienkārši nav uz sava viedokļa. Kungs, uzspridzini šo pilsētu tā lemta bojājai. Vispār, tu esi mazs un neglīts. Viņa klusē. Viņa ar mani nav runājusi jau 2 dienas. Neviens ar mani tā nekad nav nerunāja. Kā tu runā? Šeit darbojas dubultās nolaišanas likums. Nav runāt. Viņa kļuva par cilvēku, kas atņēma brīvību. Viņa iejaucās manā dzīvē. Visam šiem gadiem es pie viņas pieradu. Varētu pat teikt, ka visus šos gadus esmu bijis cilvēks sabiedrībā. Tad viņa salauz kāju. Es atkal paliku viens pats ar sevi. Un tad atkal man iztraucēja Marina. Izrādās, es visu šo laiku esmu sev mānījis. Es visu laiku esmu bijis cilvēks sistēmā. Visi ļaudis nozagt manu dzīvi. Ja es saņemtos pārcelties, es varētu uzbūvēt pats savu māju, varbūt pat citā valstī. Kāpēc viņa ar mani nerunā? Kāpēc viņa otrajā pusē? Ja es būtu zinājis, ka viņa ar mani nerunās, man nevar nekāds ar mani runāt. Es esmu pašpietiekams un dzīvoju pašpietiekams dzīvi. Un nevajag man uzspiest svešs viedoklis, man ir savs viedoklis. Es gatavoju visprētīgāko kafiju pasaulē. Pats gatavoju. Un pats arī dzeru. Skaidrs! Tāda līdz slimnīcai, kur aizveda augstu.
tādu no mani. Ir kilometrs un 400 metri. Pa ceļam ir 3 mūsu fori. Šis satons man ir jāveic 10 minūtēs un 20 sekundēs. Plus 20 sekundes neparedzētajā gadījumā. Es saprotu, tas ir neprāts, bet man ir jāparādās Marīnā. Tā nebija godīga spēle. Un viņa apstāja savu šaubu. Un ja kurā gadījumā es kļūdījos, man ir jāatzīst savus kļūdus. Es nevaru vairs neko pārdomāt. Es visu esmu izlēmis. Es paņemu ēdienu pārti, es paņemu šķūsteri,